Nu, ko jūs šodien ten, ko, draugi? Nosaladīti aiz žoga. Aiz žoga? Jūs vienīgie vēl kāds būs? Būs vēl. Būs, jā? Cerams. Kā jaunās mājas patīk? Savādāks. Jums ir ērtāk atbraukt vai sliktāk? Mums sliktāk. Sliktāk? Man liekas, ka LNK bija ērtāk iebraukt. Jā, LNK. No saules noteikti. Nu, līdzīgi varētu būt. Varētu līdzīgi. Ko jūs šodien sagaidiet? Uzvaru. Ir jāsāk jauns mājas ar uzvaru, jā? Protams. Kā mājās jūties? Es neesmu mājās. Kāda ir atšķirība laukumiem? Nu, tā kā es zinu, ka LNK ir viens no labākajiem Latvijā, bet nu šeit lecot ir sāpīgāk vai Jā, godīgi? protams. Nav tik traki. Nu, česni. Labi, Nav tik. varbūt man ir vecums, tāpēc man ir... Tev katrs Sāp. kritiens. Jā. Nu, to nevar izvilkt. Es izvilku to, ko es pagājušais izvilku. Šito viņi satalsīja to, ko nevar izvilkt. Kā es ar roku tā kā terminātoru. Es arī tur var jāiet, bet es laiku vidu. Davai apsēžamies! Būs? Būs. Tev vajag lampas nav, ja? Vienīgā lampa? Sākumā, jā? Visi esam. Jā. Veči, personīgi es ļoti pārdzīvoju visu to, kas notika, un tur jums vispār nav nekāda sakara, bet skaidrs, ka tas ietekmē. Neesam mēs tur izlepuši, un LNK sporta parks ir forši. Un es gribētu, lai šajā tādā, sliktā laikā ar visām tām spēlēm, kas bija šodien parādam, ka joprojām mēs gribam spēlēt līdz galam, ka esam komanda, jā, vienīgais, ko es gribu redzēt. Nevienīgais. Un otrā lieta, tagad tur tā komanda noskaņojās uz mums kā uz pēdējo reizi, provocē, sitīs, esam gudrāki. Mēs nevaram zaudēt divcīņās, bet ar nodarboties, sist no aizmugures, sūtīt tiesnesi, šito nē. Ja jūs nopelnīsiet sarkano kartīti tīrā veidā, protams, pretenziju nav, ja? Šitas lūgums man ir, lai paliekam mierīgi, bet divcīņās maucam, ja? Lai žoga vienalga būs, tā kā un mazliet priekš sevis vajag beidzot uzvarēt, ja? No manis viss. Džeki, no pirmās sekundes esam gatavi, ko Žiga teica. Nepavalkamies uz provokācijām. Nevajag pa galvu, pa kaklu nesties presingā, sagaidām vidusblokā atņemam. Pats galvenais neielaisties ar viņiem šitajā Dead Baby G futbolā. Ja? Nomierinam spēli caur aizmuguru, mierīgi caur build-upiem, lai nav tās skriešanās. Un esam gatavi, ka būs tālās piespēles aiz mugurām, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var vispār futbolu uzspēlēt. Ja? Tātad aizsargi malēja kompakti uzreiz, esam gatavi, runā, kurš iet uz bumbu, kurš straho uzreiz, ja? Gabi, Dāvi. Žoska nostrādājam katrs savā epizodē līdz galam. Ja? Davai, uzvelkamies! Jūs daudz spēlējuši šeit, vai ne? Nē, 8 pret 8 Rīgas čempionātā, bet vissūdīgāks, zini, kas man atceries to spēli pret Albertu? Jā. Kad mēs 4-1, Jā. ne, 1-4. Jā. Tas bija... Tas arī bija šeit, jā. Vajag labot situāciju, jebkurā gadījumā. Mēs varam ar visiem sūdiem, kas sanāca. Jābrauc uz priekšu. Jūs tagad redzat, varoņi darodas! Meitenes, jau piedodiet, man tagad ēzanam ir jādodas! Man tagad futbolam ir jādodas! Nu ko, līdzīgas spēles tumsā pilnīgā.
to beigsies šeit uzvarēs šeit 1-0. Mēs Ogri vinnējām Ogrē 1-0, viņi laikam vinnēs mūs šeit 1-0. Līdzīga spēle. Ir momentiņi, bet... Ok, stūris pēdējais vēl tad. Momenti ir kaut kādi, neiesitām, kā saka. Bet no fani vienmēr, arī pēc šī visa aiz sētas ir kaut 25 cilvēki, kas skandē saukļus. Un iedomājies, varam rīdzīgi sūdīgi būtu atmosfēra, ja nebūtu šo saukļu, nebūtu šo fanu, un ka mēs šeit spēlētu pilnīgā klusumā. Tas būtu ļoti dīvaini. Jā! Sadirsu, sorry! Ir 1-1. Izlīdām, man liekas, kompensācijas laika pēdējās minūtes. Beidzot, super. Atvainojiet, tas bija pesimists. Man liekas, ka spēlē, principā, kompensācijas laiks sev iet un viņai spēlē jābeidzās. Nu, nice. 1-1 ir labāk nekā 0-1. Ja Sviedrijā vācot Ogrē respekt par ļoti solīdu, tīru, atstātu ģērbtuvi. Ogre, malači. Forši, paldies. Nu ko, esam ieradušies Jāņa skradēju stadionā, kur mūs uzņēmis Supernova. Pirmajā aplī mēs dominējām pēc spēles, bet piekāpāmies 0-1. Supernova pieliks klāt, viņiem nāk jauni spēlētāji klāt, un savukārt mums šodien pamatsastāvā no tiem cilvēkiem, kas bija pamatā pirmajā spēlē, ir, tikai 4. Jā, 4 cilvēki no tā sastāva. Būs baigi grūti, būs baigi grūti. Arī traumas, darbi, vispārējais. Centrālā spēle šodienas. Bet es domāju, ka būs grūti, būs ļoti grūti. Es negribu būt pesimists, es vienmēr esmu pesimists, bet būs ļoti grūti. Plus vēl tas, ka laukums ir slapšs un ātrs, un Supernova ir ātrāka komanda. Viņi trenējās profesionālāk. Tā kā. Nu jā. 0-3 vai 4-1. Bet izkapāsim. Es neesmu pesimists, galīgi neesmu. Šajā stadionā es pēdējo reizi spēlēju pirms, man bija 18 gadu laikam, tas ir pirms 20 gadiem. Un te ir uzlabojumi reāli veikti. Šī mājiņa atjaunot, ir ģērbtuves arī. Jo toreiz bija tā, ka mēs nospēlējām spēli un mazgājāmies kur? Protams, šajā skaistajā upītē. Tagad laikam kopš ģērbtuves ir sēta apkārt uzlikt un tā, bet vispār jā, dzīve iet priekš 20 gadu laikā daudz kas mainījies. Ušutīte. Jā. Te ir 4 dušiņas. Nu, izsalīt tipiskās konteineru ģērbtuves. Roka pūšamais, tualeta papīrs ir visi. Vēl viena masāžas kušeta, 2 patiesībā. Mums gan nav kas masē. Tas ir izteikti. Mūsu. Kastinga divānīši un otra ģērbtuve. Supernova ģērbjās iekšā tā kā zem tribīnēm, bet ir ok. Kad tā virslīga spēlē, kad spēles dzirdēs kā no šīm te lodziņiem. Tā bļāva, tur tā gāja pa gaisu visu. Mūsēju kā tik padedzināt kaut ko. Kāds sajūts pirms spēles? Nu, taču visu laiku man to prasa pozitīvs. Pozitīvs? Man pirms katras spēles ir pozitīvs sajūts. Nesen tu vēl ar Juriju bijāt labākie draugi, kopā tur braucāt kaut kur, taisījāt video līdz 4-5 rītā, kas noteikti iespaidoja komandas spēli, jo treneri neizgulējušies. Vai šonakt esi izgulējies? Es esmu vienmēr izgulējies, pat tad, kad es neguļu. Kādā šķiet, vai Supernova palikusi stiprāka, vai PPK ir palicis vājāks? Nu, es domāju, ka mēs esam palikuši stiprāki par PPK, es nezinu. Tu neesi veicis nekādu pētniecību? Es esmu veicis, bet, zin kā, pusamatieru komanda ļoti atkarīgs no tā, kurš ieradīsies uz spēli. Tāpēc, ja būs spēcīgākais sastāvs, var teikt, ka palikuši spēcīgāki, jo klāt pienāca. Ja nebūs spēcīgākais, tad iespējams vājāk. Ja? Tā kā, šeit grūti prognozēt. Jā,
Izskatījāmies tikpat bezcerīgi kā Rīga 2 un Alberts par Supernovu. Secinājums, Supernova ir tiešām laba komanda. Spēles pārtraukums, pirmais puslaiks zaudēts. Sāk domāt, vai nav kaut kur tūmā stadionam kāda baznīca varbūt ir jāiet svecīt nolikt, jo tik daudz momentu pirmajā puslaikā. Vienkārši vājprāts. Un viņiem viens moments, kas pat nav moments, un man liekas, ka XG statistikā tas skaitās -5, un rezultāts ir 1-0, mēs zaudējam. Kur ir baznīca? Kur ir baznīca? Es sākšu kļūt ticīgs. Izdomāju, ka es varētu kļūt mainticīgs. Te ir ezers. Man ir rokā akmentiņš. Mēs pēc pirmā puslaika zaudējam 1-0. Ja es uzmetīšu ar 3 piegājieniem 5 vardītes, tad mēs uzvarēsim. Aiziet! Trīs tikai. 2. Ai. Šito varbūt nevajag nekur likt vispār. Nav komentāru. Principā tas, ko es gribu no tevis, otrajā aplī vispār neviens uzvars, 5 neuzvarētas spēles pēc kārtas. Dokumentē kaut kā savu konstruktīvo skatījumu uz šo visu. Jā, kā tu jau teici, 5 spēles pēc kārtas nav uzvarētas. Diezgan, jāsaka, katastrofāli. Otrajā aplī esam sākuši. Tas tāds mans skatījums. Jo tas, kas notika pirmajā aplī, vienkārši pretstats. Un pašam tāda nesaprašana ir džekiem, manuprāt, arī savstarpēji runājot, īsti netiekam atpakaļ tajā sajūtās, tajās emocijās, kas bija pirmajā aplī. Un tas ir tas, kas pietrūkst šobrīd visvairāk komandai, manuprāt. Šobrīd situācija nav tā labākā, gan tabulā, gan komandā, bet mēs ejam uz priekšu, neapstājamies, nepadodamies un pumpējam bumbas un cenšamies pumpēt punktus tabulā. Tas arī viss. Konstruktīvi. Ko lai pasaka, atmosfēra bišķi pasliktinājās, bet es pieļauju domu, ka viena spēle ir jāuzvar un tas ir viss, kas vajadzīgs. Ja viena spēle uzvarēs, tad aizies vispārējā sezona. Es nezinu, sākumā, man liekas, uz spēlēm nebija tas labākais sastāvs un tas ar to visu stadionu situāciju, ka tur no LNK uz RTU jāpāriet bija. Nekas pozitīvs nebija, bet negribu meklēt attaisnojumu. Es domāju, jātrenēs vairāk un tad jau cerams, ka uzvar nāks un tad jau būs arī labāk rezultāti turpmākajās spēlēs. Tā grūti teikt. Es emocijām to negribu novilkt, tāpēc, ka es nezinu, kāda spēle mums nāk tie fani. Un, es nezinu, ja tev kājas no tā nenesās paši, tā kā neiet priekš, man liekas, tas ir amizants. Ir bijušas pāris spēles, kur tā kā liekas, ka tas ir jūstams, ka mums tā kā kaut kas pietrūkst. Varbūt tas ir nogurums, varbūt tas ir
nezinu, kad ikdienā tas nav tā prioritāte visiem cilvēkiem, kaut kā tas dzīvesveids, kā tiek piekopts, un kad ir tas darbi un tas viss, kas ir prioritāte, un nav tik liels koncentrēšanās futbolu, es domāju, tur tie kaut kādi visi apstākļi savalkās kopā, un tā ir sanācis. Bet es gribētu domāt, ka tas ir tāds vidus, un ka tā nāk, ka mums tā tabula arī ir tik cieša un visas komandas ir tik tuvu, kad tam azartam ir jābūt, kāds spēlē no svara, un tāpēc ir jāizdara viss, lai mēs izdarītu to, kas mums jāizdara. Lai arī šī tribīna ļoti mazaņa izskatās. Te es skaitīju kaut kāds 242 vietas vai kaut kas tam līdzīgs. Vairāk nekā izskatās. Tā ir vieta. Rītā spēles laikā būs tikpat tumšs kā tagad. Tāpēc, ko mēs liksim tā, strāvas ir tur. Es domāju, jāliec, ka mēs tur mērķu telts un kvasa telts, jo alus šeit tas skolas stadions sauc nevar būt tā kā, diemžēl. Un kvasa telti liksim tur, man liekas, tipa, te pie tiem stabiem. Un viņam strāva no šejienes. Te arī tumbas liksim. Tā kā, principā, tumbas, domāju, liksim aiz tribīnas tikpat, jā. Bet šeit arī mūzika attiecīgi mēs nemačīsim pilnā klapē nekādai. Tur dzīvojamās mājas, tā kā, mierīgs fona muzoniņš būs un, lai madars vai informators būtu, tā kā. Jā. Tā kā mums spēle RTU, tad no LNK noliktavas visas mantas jāved šodien. Un Kristiānam nav liela mašīna. Te arī mēs esam. Lieliski, iet pilnīgi svaigā, pārvietā toaletē, kur ir papīrs, tur vēl smaržo, un tur neviens vēl neko nav darījis. Skaisti. Papīrs arī vēl ir. Varbūt jāpņem līdzi, kas tur līdz papīri ir. Cipa, beidzās, šodien nebeigsies tikai. Pagaid, te slīpā nogāzi, pasties, tur taisni ir kaut kāda... Dažādi modēļi, tas ir tā kā Renault. Tas ir pisuārs, es domāju. Tā kā tā. Tas ir dzīve? Tas ir dzīve. Domājam par ērtībām. Cerās, es 6 ruļiem pirks šodien. Ko ir neticamais, ir 5:08 cilvēki, kaut pat ir sanākuši. It kā mums viss ir salikts. Protams, daudz ir mīnus dažādi, bet ir plusi un mums viss ir izdarīts. Apkārt spēlē. Ir pilnīgi savādāk, bet kā es smējos, mēs esam nosūtījuši labošanas iestādi, uz korekcijas iestādi. Paldies Dievam, man nebija kamera līdz, bija krīzes situācija, jo vienkārši izsita korķis un izslēdzās gaisma. Un salicekli izglābīja. Atrisinājām, likās, ka būs trubā, bet sazvanījām un... Jā. Man blakus ir mūsu kluba leģenda Marius. Marius, kā tev RTU stadions? Par spēli nerunāju vispār. Ir savu veidu romantika, ja godīgi. Mēs tikko stāvējām ar Madaru, mums abiem ir tāds, jā. Bet es jau viņam teicu,
Man liekas, ka tās mazās motivācijas atkal turpretīm ir, ne? Nu, tā kā izdarīt. Tā kā... Jo spēles ziņā izstās baigi labi. Es atnācu otrā puslaika pašu sākumu bet spēles tās labi, tikko ar vārtu gūt, emocijas ir foršas, augs ir līmenī, mērķis ir līmenī, cilvēki ir gan 200, ir pirmdienas vakars, man liekas, baigi ok. Nu, neviens cita komanda šajā stadionā neizdarīja to, ko izdara PBK. Nice. No visu pēc 3 reizes sabrukām, nu jau arī 4-1 un jā, džekiem rociņas un kājiņas ir noledušās. Tā, nu jau tas rezultāts varbūt neatspūgļo spēles gaita, bet nu 4-1, 4-1. Kas gūst vārtus, tie ir labāki. Šajā gadījumā mēs bumbu vārtos nevarējām dabūt vairāk par 1 reizi. Savukārt viņi to izdarīja 4 reizes. Ok, 88. un 91. minūtē, bet nu sabrukām visu. Tā kā kāršu namiņš. Kāršu nams. Sāpīgi. Ordenis ļoti skaļš, ļoti labs, aiz sētas, bet izcils. Nē, es nekur Kristiānu neiešu. Jā. Tā. Pagad, tu jau slēdz iet? Visies ārām. Otrajā klasē Somas var 6 kg, vai tas ir normāli? Gan jau. Nu viņi ir izslēgsti. Nu viņi izslēgsim. Tā, pirmā ieeja ir te. Jā, pagaidi, jā, sanāk Prašovskis, kur mums bija, mēs taču uzvarējām, jā? Pirmā jūs saprosim. Zaudējām Rīgai tieši pēdējās viņa spēlē mēs zaudējām. Bet pirms tam bija uzvaras? Ar visiem sastāvā mums bija daudz uzvaru. Un pēc 2. aprīļa 0 uzvaru. Jā. Kaut kas nesanāk. Kāds grib izteikties? Prezidents. Negribu. Nāk pār kalniem droši. No ko esam Rīgas Hanzas vidusskolas stadionā. Pēc nepilnas stundas sāksies spēle PPK pret Skansti. Nu jā, mums ir grūts periods šobrīd, reāli grūts. 2. aprīlī mēs vēl neesam uzvarējuši, tas 7 spēles. Loģiski noskaņojums gan mums, gan arī puišiem ir tāds, kāds viņš ir. Kaut ko mainīšanas pēc. Jā, varbūt. Mums bija ideja, ka varbūt vienkārši, lai būtu pārmaiņu pēc, varbūt mēs tikāmies 4. 5. visa vadība. Varbūt cits treneri palaist uz sezonas beigām ar svaigām emocijām. Bet arī nu, nav jau ko ņemt, jo palūrējām sarakstu, A kategorija, nu, tur ir maz tādu cilvēku, ko mēs varētu saistīt ar mūsu komunas seju.Ži gājos nāk jau no bērnu turnīra. Nu, skatīsimies. Vajag to uzvaru kā ēst. Citas emocijas, un tad aizies viss. Jo pagaidām laukumā tās emocijas gan mums, gan puišiem, gan līdzjutējiem. Bet, nu jā, 3. gads futbolā, un es saprotu, ka varbūt arī tā. Un ir komandas, kuras visu sezonu tā jūtās. Nu, tā kā mēs pēdējās 7 spēles. Augs katram priekš jums. Vienvārds sakot, te ir 25 futbola figūriņas. Katram pienākās viena glabāt līdz sezonas beigām kā talismanu. Saprotams visiem? Randomā paņemat vienu racīm siet, kas būs, tas būs. Ronaldo, tur ir? Jā. Jordi Alma, jau. No pirtīs arī vārā. Galvu, sargiet galvu. Es pieļauju, ka šī ir Rīgas Hanzas pamatskola, jo durvju augstums dzertuvēs ir 1,50 m. Es atdaudzīju normālu galvu. Mārim ideāli. Aiziet! Davai veči aizmirstam visu, kas ir bijusi pozitīva enerģija laukumā un pozitīva enerģija no Lavkas, no soliņa, jā? Kopā šodien atslēgas vārds. Maucam līdz galam, jā? Dāvi, davai! Jā, davai kapājam kopā katru centimetru līdz galam. Beidzot pamēģinam izbaudīt futbolu, jā? Un lai foršs brīvdienas kā vienmēr visiem. Davai! Futbols! Aiziet!
Viss ir slikti. Zaudējām otrās bumbas, 2 cīņas laukuma centrā. Un līdz ar to arī pārējais viss. Un likās pirms spēles, ka ir tiešām tāds kaut kāds, tāds pozitīvais, davai maucam. Beidzot būs, jābūt. Un nākās slapi lasa pa seju. Puslaikā 3-0. Bet nekas. Lūrēs, ko tur. Bet tieši godīgi, man emocijas sāk noturlināties, teiksim tā, un ir tāds, sāk pierast lēnām sāk laikam pierast pie šis realitātes. Tur iet karsti. Atmosfēras vienkārši stulbības. Noņem tās stulbības pāris goli nebūtu. Noņem stulbības priekšā, kad vajag sist pa vārtiem, atkal mēs nesitam. Ko mēs varam izdarīt? Pa kādām atmosfēru, treniņiem vai vēl kaut kas? Tas jau tikai no jums atkarīgs. Un es saprotu pozitīvi. Labi. Kārtībā, maukam tālāk. Mazliet dzeltenās kartītes, tādas tikai, kas ir pie 16 metriem, kur mums var iesist golu. Ja jūs vazājat, izdariet tā, gudri ar dzeltenā, lai viņam sāp. Mēs pēc lupatām izskatāmies, goda vārds. Nevajag visu spēli staigāt un bubināt un visus besīt. Un vēlāk krist soda laukumā, kad tevi visi zina. Tev nekad dzīvē neiedos pendeli, pat kad būs 100%. Es tev saku, viņi nav idioti. Viņi tevi zina, kā tu spēlē. Un tad sit pa kasti. Tā, mēs prātojam, ko mēs esam izdarījuši futbola dievam. Bīdēja tā, ka nosvalējām laukumu, bet mūsu problēmas sākās pirms tam. Tā kā kaut ko vēl opcija tāda, ka mums vairs nav Viktors un Džerijs. Varbūt uz Āfrikā kāds vudu lāstu uzlicis, es nezinu, bet tas nav, es meklēju kaut kādu izskaidrojumu, tam nav izskaidrojumu, vienkārši tas tā ir. Mocības beigušās 3-0, otro puslaiku, viņi uzlika autobusu reāli un bija labāka spēle otrajā puslaikā, un pirmajā mēs stāties tādus sūdus, ko izsmelt vairs nevarēja. Stadionā. Mūsu futbola pulsiem ir tāds atbalsts, ka kauns, reāli kauns. Davai, nākam, ātri. Šoreiz īsi. Ūdens. Veči, nav vairs ko runāt. Mans piedāvājums mazāk runāt. Tie, kas grib, nākam 2 reizes nedēļā, 3 reizes maucam līdz sezonas beigām. Viss. Runāt, kaut ko domāt, meklēt vainīgos. Ja atnāci uz treniņu, atnāci uz spēli, maucam kopā, neatkarīgi no rezultāta. Tāpēc liels paldies par otro puslaiku, ka nepadevāmies. Man jau iekšējā sajūta bija, ka šodien varbūt pavisam neskaisti, cik var to teikt pie 0-3. Tāpēc paldies par otro puslaiku, paldies visiem, kas līdz galam mauca. Tikai to gribētu pateikt, ja? Tiekamies tad nākamajā nedēļā un ar cerībām, ka šitā beigsies kādreiz. Jā, es pat, kā ir, tā ir jādzīvo, Prezidents visu pateica. Jādara. Tā bumba arī neiet vārtos, Es nezinu, varbūt vajag citu bumbu. Tas bija skāns, tas bumbas. Mums vajag kaut kādu īpašo bumbu, es nezinu, tā vieglāk. Jā, spēle ir galā. Noskatījums ir diezgan lielā pakaļā. Arī ar faniem runāju. Viņiem loģiski arī viņi pirms spēles bija tikušies. Uzreiz viņi vāc autobusu jau braukt, bet tas viss ir tādā... ka mūsu varoņi nāk, džeki. Nekādu pārmetumu, bet tas ir... brigāde nāk. Tur sauli apspīdēt ar tumbiņu. Direktor, uz nākamo spēli vazelīnu vajag.